jau visiem, kā jau katru gadu, mēs gada beigās uztaisām nelielu dokumentālo filmu, lai apkopotu visu to, kas ir noticis ar mums un ar Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību aizvadīto gadu. Mēs kā vienmēr nepiestrādājam īpaši pie kaut kāda vizuālā dokumentālās filmas noformējuma, jo mēs uzskatām, ka svarīgākais ir saturs. Kaut kā tā. Jā, esam salasījušies šeit ļoti mājīgās telpās kafejnīcā Artišoks, kas atrodas Vecrīgā Palasta ielā 7. Un šeit, malkojošo garšīgo tēju, mēs mēģināsim atcerēties, kas tad svarīgs un interesants ir noticis ar ielu vingrošanas kustību, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Nu jā, un mums kā vienmēr gads sākās ar kaut kādām tādām faktiski pasākumu apbraukāšanām, lielākoties tie ir visādi sporta laureātu pasākumi un apbalvošanas un pagastu pilsētu Ziemassvētku balvas, tie, kas nav pagūši nosvinēt vēl pirms jaunā gada atnākušo gadu, un tāpat arī tieši sākās arī 2012. gads, braukājot apkārt pa sporta laureātiem. Un jāsaka, ka šie pasākumi ir ļoti sirsnīgi, jo tur cilvēki vienmēr, tur salasās tāda lauku elite, kas zina, ko nozīmē fizisks darbs, un vienmēr pēduši, padēruši un vienmēr braucam mājā. 11. februārī uzsākām ielu vingrošanas sacensības iekštelpās, rīkojot 2012. gada Okartes Indoor Challenge sacensības. Un šeit jāsaka paldies Knuts Style par to, ka viņš mums piedāvāja šīs sacensības rīkot Rīgas valsts tehnikumā. Paldies arī Rīgas valsts tehnikumam. Jā, ja nebūtu valsts tehnikuma, nebūtu Knuts Style, kas mums visu to palīdz ikgadēji rīkojam šīs sacensības. Jā, šajās sacensībās parasti tiekas visi entuziasti, kuri ne tikai vasarā vingro, bet arī gatavi pierādīt savus spējas un spēkus vingrojot ziemā. Tad arī paralēli notiek braukāšanas pa skolām. Jāatzīst, ka varbūt tas lielais bums, kā pēc zelta talantiem bija, ka tur uzreiz man nedēļas laikā pazvanīja no 200 skolām, un tad vispār spēja tikai rakstīt un spēja tikai vispār domāt, kā viss šīs skolas un interesants izbraukāt. Tad diezgan mierīgā ritmā jau šogad varējām apciemot tos, kurus tiešām vēlējāmies, un te ir jāpiebilst, ka sākot ar 2012. gadu kļuvām profesionālāki, jo mums katrā reģionā ir aktīvi ielu vingrotāju komanda, kura ir savu pārvietojamies ķieņi, kuriem ir savu Saldus puiši, Rēzekne, Valmiera, Smiltene, Ventspils džeki, Tukumnieki, tur varētu turpināt Ogre, Limbaži. Katrā Latvijas galā ir savi džeki, kuri principā tieši tāpat tās kā mēs savos pirmsākumos vēlās būt aktīvi un braukāt. Līdz ar to arī no 2012. gada arī turpmāk mums zvana, pieņemsim no Kocēniem, tad mēs sūtām vai no Smiltenes, vai no Valmieras puišus, un Rīgas puiši pietiekami aktīvi darbojās visā Pierīgā. 2012. gada marts bija mēnesis, kurā mēs turpinājām labos darbus un piedalījāmies TV3 labdarības pasākumā. Un šis labdarības pasākums bija interesants ar to, ka mēs kopā palīdzējām Mārcim un palīdzējām mēs dziedot. Ielu vingrotāji dziedāja un Inters Busuls savukārt vingroja. Mēģināja pievilkties 5 reizes. Un tas patiešām bija tāds ļoti sirsnīgs pasākums, un mēs ceram, ka Mārcis, kuram mēs palīdzējām, nākotnē varētu kļūt ļoti labs ielu vingrotājs. Pateicoties profesora Jura Ulmaņa un tāda ekonomiska Dāvida Plotnieka tādam atbalstam un iniciatīvai, man personīgi sanāca ļoti veiksmīgs pasākums. Man sanāca uzvarēt konkursā, lai tiktu uz TEDx konferenci Bledā, tas ir Slovenijā. Vienu dienu man zvanīja Juris, man zvanīja gan Juris, gan Dāvis, bet faktiski Dāvis bija tas, kas pirmais pazvanīja un pateica: Klau, tu man nezini, bet es zinu apmēram, ko tu dari. Mēs varētu iefilmēt par tevīm nelielu video stāstiņu, tu varētu aizbraukt uz TEDx konferenci. Tā forši, bet kas ir TEDx? Tad es faktiski beigās sapratu, kas tas ir, un man 280 dažādu pieteikumu
konkurencē no 68 valstīm sanāca nonākt TEDx konferencē un pastāstīt tāds pasaules elites priekšā par ļoti interesanto veidu, kā strādāt ar jaunatnē. Ne caur kaut kādiem tur lielām, dārgām pret narkotiku vai pretsmēķēšanas kampaņām, bet caur vienkārši sporta veidu ielu vingrošanu. You know, and then 3 years ago, I had a chance to try a street workout. I was really surprised how street workout impressed me. It lifted and guided me back on the track. You know, and soon after that, I realized that street workout can give a new sense for the street kids. Just how sport had helped me. Because not money, not coaches, not a lot of time, no parent support, no social status is needed. And the sport itself, it's not only entertaining, but it's completely social. Pavasaris arī bija tas laiks, kad sanāca kopā visa līdz komanda un, kā teikt, kļūstam spēcīgāki, spējīgāki un lielāki un organizētāki. Un, ja iepriekšējā gadā mēs braucām Okartas stūrē pa skolām, tad tagad bija pienācis laiks braukt tādā kā Okartas meistarklases stūrē pa lielākajām ielu vingrošanas pilsētām visā Latvijā. Šeit sanāca kopā gan profesionālākie ielu vingrošanas treneri, gan arī mūsu spēcīgākie, spējīgākie biedri. Un bijām mēs gan Smiltenē, gan Tukumā, gan Saldū, gan Rēzeknē. Kur vēl? Tā ir grūts tie, kur mēs nebijām, bet visvairāk, kas man palika atmiņā, ir tas, ka mēs centāmies šīs tūras dienas aizvadīt brīvdienās un, lai nevajadzētu skriet atpakaļ uz Rīgu, mēs apvienojām tādu patīkamu ar liederīgo. Un mēs vienreiz palikām pa nakti Saldū pie maniem draugiem Popkoviem, kas mūs ļoti labi uzņēma. Un pirtī pērāmies, gaļu cepām un otrajā braucienā mēs palikām Rēzeknē pie Opoļo ģimenes. Un savukārt es varu teikt tā, ka Latgales Opoļo ģimenes gatavotais šašliks bija tik labs, ka mūsu lielais veģetārietis Kaspars Lidnis atļāvās apēst pat vesels 3 šašlika iesmas, jā. Vārdu sakot, tie patiešām bija grandiozi pasākumi, jo mēs apvienojām gan patīkamo, gan liederīgo. 13. maijā tradicionāli Griziņkalnā svinējām Raimonda Elbakiena dzimšanas dienu, un šī diena bija īpaši ar 2 svarīgiem notikumiem. Viens no tiem bija ielu vingrošanas sacensības, kurās visus kliņģerus, kas bija galvenā balva, apēta Torņkalnu džeki, jo viņi patiešām bija lieliskajā formā toreiz, visi pārējiem, visu to, kas ir zīmīgi. Mārš Lēzis patiešām pats arī Torņkalnā trenējās bieži un trenēja džekus, varbūt tur arī ir viņa nopelns. Un otra svarīga aktivitāte bija lielais ielu vingrošanas flashmob, kad vajadzēja visam Grīziņkalnam vienlaicīgi pumpēties 10 reizes. Un mēs arī pumpējāmies, un tas bija tāds tiešām pasākums no sirds, kad redzējām, kā ielu vingrošana spēja vienot un motivēt jauniešus. Un jāatzīst, ka pavasaris, tāds, jau vēlais pavasaris, vasaras sākums bija tāds ļoti interesants mūsu biedrības moments, jo kā pērkons saulainā dienā labā nozīmē atskanēja zvans no Latvijas dzelzceļa, jo es kaut kad pasen atpakaļ biju Latvijas dzelzceļā atnācis ciemos pie Regīnas Virskas un pastāstīja, ka mēs tāda ielu vingrošanas kustība esam un ka nākotnē, ja ir gadījumā kāda iespēja mūs atbalstīt, tad mēs labprāt, teiksim tā, būtu gatavi sadarboties. Un jāatzīst, ka tiešām viņiem radās interesanti iespēja, kā mēs varētu sadarboties un atskanēja zvans un kopš tā mirkļa, tā teikt, arī Latvijas dzelzceļš sāka atbalstīt mūsu aktivitātes un mums bija iespēja kļūt par partneriem arī vairākos viņu projektos un arī turpmāk. Es domāju, tas viss notiksies, bet par to vēlāk. 2. jūnijā Ghetto Games festivāla ietvaros arī ielu vingrotāji devās organizēt savus mačus ārpus Rīgas, un šis pasākums notika Jēkabpilī. Un zīmīgi ir tas, ka
Tas bija kā eksperiments redzēt, vai arī ārpus Rīgas varētu savākties pietiekami daudz dalībnieku. Un neskatoties to, ka laiks bija fascinējoši slikts lietas, bet tik un tā dalībnieki pieteicās un griezās ap stieni, ap slapju stieni, vietam liļot. Un šis pasākums pierādīja, ka ir vērts organizēt arī lielus pasākumus ārpus Rīgas. Un vēl jau vairāk secinājām, ka jauna ielu vingrotāju paudze, kura gatavi piedalīties arī pasākuma organizācijā. Tas ir ļoti labi. Tas ir svarīgi, jo faktiski mēs ar Kasparu tieši tajā datumā kopā ar Andreju Tamanu, kopā ar Maksimu Feinzelbergu un kopā ar Artemu Šipilo mēs Latvijas vārdu nesām Ukrainā starptautiskā ielu vingrošanas festivālā, kur rīkoja Denis Miņins. Mēs bijām tur, faktiski aizbraucot ar galveno organizatorisko spēku un mūsu puiši, mūsu jaunā organizatora paudze lieliski norganizēja sacensības. Un atgriežoties atpakaļ, mēs uzrīkojam sacensības Daugavpilī. Daugavpils bija interesanti ar to, ka pirmā meistarklase Daugavpilī mums notika, mēs atbraucām uz turieni, milzīgu pilsētu, otra lielākā pilsēta, kur mēs vispār nezinām, ko tur gaidīt, vai kāds atnāks vai nē. Varbūt mums tur atnāks un iedos vienkārši pa galvu un aizsūtīs mājās, vai ne? Bet izrādījās, ka Daugavpilī ir diezgan daudz mūsu fanu un mūsu sekotāju, kuri faktiski iespējams kaut kādas, nezinu kāpēc, kaut kādas valodas barjeras pēc, kaut gan mēs vienmēr aģitējam par to, ka mums nav telefonu operatoru dēļ pieļauju, jo viņi kā teica, ka mēs atbraucām un uzstādījām savu okārtas plakātu. Viņi saka, nās okārtiņiet un mēs mūnās ķiļidvāri. Jā, tāpēc. Faktiski arī Daugavpilī pēc meistarklases mēs sapratām, ka čempionātu ir vērts rīkot un Daugavpils pilsētas svētku ietvaros, Geto Games atkal festivāla ietvaros, kas notika Daugavpilī. Uzrīkojam sacensības, un tās sacensības varbūt nebija tādas ļoti plaši apmeklētas, tur tūkstošiem dalībnieku nebija, bet tie, kas atnāca, vienkārši viņi bija katrs tik spēcīgs, ka vienkārši likās, ka Daugavpilī ir spēks. Beigās arī samācās diezgan daudz dalībnieku, neskatoties to, ka tajā dienā Daugavpilī vēl bija kaut kāds talantu šovs, un daudzi bija aizgājuši tur, tad tomēr spēcīgākie bija atnākuši, un tas priecēja. Jā, no 2011. gada pirmā pasaules čempionāta ielu vingrošanā, kur mēs rīkojam, mēs uzsākām tādas starptautiskās ielu vingrošanas draudzības, tādu maratonu, jo mūsu organizētā, kā lai pasaka, mūsu radītā Pasaules ielu vingrošanas federācija ir organizācija, kas draudzējās ar visām pasaules valstīm, kurās ir ielu vingrošana, un mēs cenšamies sadarboties. Faktiski šogad man personīgi sanāca ļoti daudz pabraukāt apkārt, bet viens no tādiem interesantākajiem braucieniem bija arī brauciens uz Tallinu, kur mūsu igauņu brāļi rīkoja pirmo festivālu ielu vingrošanā. Un ar ko tas varētu būt zīmīgs ar to, ka faktiski pilsētas centrā mūsu parauga iedvesmoti puiši uztaisīja pirmo festivālu, pie kā mūs ļoti labi uzņēma. Mēs dzīvojam pie mūsu drauga Estonijas Street Workout vadītāja Makara Zubkova. Viņa mamma mūs baroja 5 reizes dienā un jāatzīst, ka igauņi varbūt nav ļoti kuplā skaitā pagaidām, bet viņu skaits aug aritmētiskā progresijā un spēcīgi ir tā valsts. Un jāatzīst arī Lietuvā šogad man sanāca tiesāt Lietuvas pirmo čempionātu, kurš arī notika vienu lielu fitnesa pasākumu ietvaros, un jāatzīst, ka arī brāļi lietuvieši jau sāk neatpalikt, un es domāju, ka tas ir vēl viena gada jautājums līdz faktiski, jo viņiem ir labs piemērs. Mēs kaimiņi, mēs nekad neatsakām ar saviem kaut kādiem padomiem, ar savu pieredzi jau, viņi jau zina, kur iet, ko prasīt un kā darīt, jo faktiski ir labs piemērs. Jā, viens ir šī organizatoriskā puse, un otrs ir pasākums, par kuru vēl nedaudz vēlāk stāstīsim, kurā tika izveidot arī Baltijas sportistu komanda. Jā. Un tas tādai mazai intrigai.
Bet paralēli vasarā, šīs ir arī parasti, mēs sākām šo gadu ar šiem pagastu braucieniem uz dažādām sporta laureātiem, un arī vasarā mēs bieži braukājam uz pilsētas svētkiem, uz dažādiem pasākumiem, kuros mūs aicina iedvesmot jauniešus, motivēt viņus sportot, rādīt arī paraugu demonstrējumus tādā veidā pārsteidzot, varbūt ne tikai jauniešus, bet arī vecāku publiku. Tad šie ir visi tie pilsētas svētki, jūras svētki, dažādi. Mēs īstenībā varētu nolasīt vismaz dažus, es vienkārši atcerējos un piefiksēju dažus svētkus, kurus mēs reāli esam tur izbraukājuši. Tie ir Lielvārdas pagasta svētki, uzstāšanās naktsklubā Just. Intergas starptautiskā jauniešu tenisa turnīra atklāšanas ceremonija Mežaparka tenisa kortos. Pārkavas novada svētki. Cārnīkavas pilsētas svētki. Starptautiskā jauniešu futbola festivāla atklāšanas ceremonija Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā. Durbes pilsētas svētki. Aizkrauklis pilsētas svētki. Pasaules ugunsdzēsēju čempionāta atklāšanas ceremonija Valmierā. Ķekavas novada sporta svētki. Festivāls Mežaparka lielajā aizstrādē. Jā, mēs iesaldījām B.O.B. Loidu un pārējos mūzikas. Lutriņu pagasta svētki. Salcgrīvas pilsētas svētki. Stopiņu novada svētki. Ārpēc pilsētas svētki. Sporta pasākums pie Tirdzniecības centra Domina. Ogres pilsētas svētki. Zinību dienas svētki Piņķos. Olēnas jauniešu svētki. Latvijas izlases futbolā spēle pret Grieķijas izlases Konto stadionā. Spēles starplaikās bija diezgan labs šovs un pašām patīk. Olimpiskā diena Limbažos. Un vēl, šie te varētu saukt, bet jau gana, ne? Mēs nevarēsim beigt. Un pirmo reizi 2012. gadā mēs rīkojam arī Baltijas čempionātu ielu vingrošanā, kurš notika pirmo reizi Ventspilī, Ghetto Games lielā Ventspils festivāla ietvaros. Jāatzīst, ka lielais Ghetto Games festivāls vispār bija ļoti interesants pasākums, jo, ja nemaldos, tika pulcēti 11 dažādi sporta veidi. Un šo sporta veidu sacensību vieta bija visa pilsēta. Visa pilsēta bija iedota kā platforma rīkot šo pasākumu. Lieliskā Ghetto Family Raimonda Elbokiena vadībā faktiski uzrīkoja šo pasākumu, varētu teikt, ka nevainīgi. Tas Baltijas čempionāts, kurš notika paralēli šajās sacensībās, pulcēja spēcīgākos lietuviešus, spēcīgākos igauņus. Īstenībā 3 dienas teltis, jūra, festivāli, mūzika, labs noskaņojums, saulains laiks, pilsēta. Kaut kā tas viss bija tik īstenībā maģiski un forši, ka jāatzīst, ka man personīgi tas bija viens no tādiem sirsnīgākajiem pasākumiem un foršākajiem, kas vienkārši bija tāds atbrauc, visi tā draudzīgi nosportoja un aizbrauc. Kā jau Ghetto Family. Getty Family. Jā, jūlija vidū mēs atlasījām spēcīgākos Latvijas ielu vingrotājus, kuri pārstāvēja Latviju pasaules čempionātā ielu vingrošanā. Šeit jāsaka, ka spēcīgi un stipri bija visi, bet, protams, Allaž ir iespēja izvēlēties tikai dažas, un šoreiz tie bija Arķems Šipilo, Andrejs Tamans, kurš iepriekšējā gadā bija vicečempions freestyle kategorijā, un viens no tādiem gados jaunākajiem ielu vingrotājiem Aleksandrs Ivaško, kurš šajā pasaules čempionātā pārsteidza mūs ar ļoti labu priekšnesumu, arī par kuru mēs vēlāk vēl parunāsim. Jā, Arķems Šipilo saņēma šo iespēju piedalīties pasaules čempionātā tādēļ, ka viņš bija pasaules čempions spēka kategorijā un faktiski vienkārši, lai arī spēka kategorija, tāda kā atsevišķa kategorijas sacensību diena nebija pārstāvēta pasaules čempionātā, tomēr Arķemu mēs paņēmām, mēs cīņas pret viņu tiešām, jo lielo sasniegumu 2011. gadā, ka viņš ar kaut kā 30% atvarā un punktos vinēja visu pārējos. Un 4. augusts pasaules čempionāts ielu vingrošanā, 2. pasaules čempionāts ielu vingrošanā, kuru mēs rīkojam Rīgā, Grīziņkalnā. Īstenībā pat grūti ir salīdzināt to pirmo čempionātu ar otro čempionātu, jo pirmais bija tāds vienkārši viens liels eksperiments, kur mēs nezinājām, kā būs, kā pareizi, vispār tur bija tas tāda mūsu tīra tāda improvizācija, kā to varētu izdarīt.
Un pēc pirmā pasaules čempionāta saņēmām ļoti labu feedback no skatītājiem, no dalībniekiem, no tiesnešiem, no starptautiskās vispār, teiksim, tā sporta elites, kas faktiski izveidoja tādu ļoti labu skatījumu, ko varētu izlabot un izdarīt 2012. gadā, lai padarītu pasākumu labāku. Un jāatzīst, ka mēs ievērojam katru punktu, kur mums ieteica, kur mēs redzējām, ko loģiski mēs varam izdarīt. Un tiešām pasākums sanāca nevainojums, manuprāt, 20 valstis, šoreiz bija 20 valstis pārstāvēts. Un, manuprāt, lielākais mūsu panākums šajā čempionātā ir tas, ka mums sanāca sarunāt ar Eirosportu otro kanālu par 30 minūšu raidījumu, kuru mums ļoti dāsni palīdzēja izveidot mūsu Geto TV, un liels paldies Raimondam Melbukinam. Jā, kas iepriekšējā gadā varbūt nesanāca. Jā, to izdarījām šogad. Bet jāatzīst, ka tas pagājušajā gadā mēs mēģinājām sarunāt caur kādu, un tā patiešo uz Eirosportu īsti negājām. Tad šogad mēs izdomājam, ka, ja ejam, tad ejam paši, un 20 vēstules, 100 zvanu, un vairākas komisijas aizstāvējām, tā teikt, to, ka mēs ne tikai varam uztaisīt video interesantu, bet arī, ka tas video būs interesants Eirosporta skatītājiem. Un jāatzīst, ka pēc šī video translēšanas, kuru mēs parādīja tikai, ja nemaldos, oktobra vidū, Eirosporta kanāla vadība pateica, ka, tā teikt, draugi, video bija forši, turpmāk daudzēsimies. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti liels panākums. Nu jā, un panākums tajā, ka šis video tika iztulkots 17 valodās un parādīts gandrīz katrā Eiropas un arī bijušā Padomju Savienības valstīs. Es domāju, ka tas ir liels panākums, es teiktu, ne tikai ielu vingrošanai, bet arī Eirosportu. Un arī šogad nebija tā, ka plūc laurus, varbūt Latvijas pārstāvi, jo grūti teikt, īstenībā tas līmenis pasaulē ir tā izaudzis ielu vingrošanai, ka mēs varbūt, kaut kā, lai arī mēs esam tāda ielu vingrošanas lielvalsts, aktīvo ielu vingrotāju varbūt, skaitā, bet noteikti ne fizisko pārākumu skaitā. Un atkal uzvar Ukraiņiem. Mums ir ļoti daudz spēcīgu vingrotāju, varbūt konkrēti nav tādas ekstra spēcīgas vienības, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad mums ir ļoti daudz spēcīgu vingrotāju. Varētu būt, teiksim tā, ja mēs runājam par komandu sporta veidu, tad komandu sporta veidā mēs gan varētu pacīnīties. Un jāatzīst, ka uzreiz pēc pasaules čempionāta beigām bija tāds interesants eksperiments, ka meistarklasē braucām vairs ne tikai mēs, bet mēs uzrīkojam Amerikas komandas pārstāvi Ed Money, vai faktiski īstajā vārdā Edvard Čeko un Kristiāna Hierija, kā viņš sevi mēdz dēvēt par Nika Kris, kaut gan, vārds nav labs, un viņam nav nekāda sakara melnādainajiem, bet tā viņš ir, tā šo puisi saukā visi, un ar ASV vēstniecības atbalstu mēs uzrīkojam tādu meistarklases tūri Rīgā, Ventspilī un Smiltenē, un faktiski pušiem ļoti patika, mēs pavadījām labu laiku, izkolēdējām viņus kā mācējām, un viņiem patika vispār Latvija, Rīga, un vēl joprojām man neica katru reizi, kad raksta, viņš saka, ka es sakrāšu naudu, un es nopirkšu dzīvokli Rīgā, jo man tad ļoti patīk. Tā kā tā. Nobeidzot šo lielo pasaules čempionātu un vēl arī šīs meistarklases, varētu jau šķist, ka gads, tā kā iet uz otru pusi, varētu atpūsties, bet nekā tam līdzīga. Jo pēc šī viena lielā pasākuma sekoja vēl viens ļoti apjomīgs pasākums sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu. Faktiski mēs piekritām kļūt par partneriem šajā lielajā viņu idejā. Faktiski dzelzceļš mūs uzrunāja, ka viņiem ir ideja uztaisīt tādu spēku dienu, kur varētu notikt kādu spēku vingrinājumi, teiksim, visā Latvijā. Un kā par partneriem, teiksim tā, kļūt par partneriem piedāvāja tieši mūsu, un mēs labprāt arī piekritām. Jā, līdz šim Latvija ir skrējusi daudz maratonus, un jāsaka, tagad klāt visiem šiem tradicionālajiem skrējieniem
māmiņu dienām un citiem spēkiem ir arī tāda oficiāla spēka diena, kas šķiet kļūst arī par tradicionālu. Nu, šis pasākums, ja kāds neatcerās, bija vērienīgs ar to, ka 50 Latvijas vietās vienlaicīgi no 9 līdz 2 dienā pievilkās dažādi ielu vingrošanas entuziasti, un ne tikai. Šis ir tautas klases sports. Līdz ar to šeit pievilkās gan sievietes, gan vīrieši dažādās vecuma grupās. Un beigās mēs uzzinājām, cik kopumā pievilkās Latvijā, cik bija labākais rezultāts. Un interesanti bija tas, ka fināls bija tiešraidē, televīzijas tiešraidē, kanālā LNT veselu stundu garšu raidījums. Kaut kas tāds diezgan nebijis, tāds sacensību 50 vietās un ar superfinālu tajā pašā dienā. Es domāju, ka pasākums tiešām bija izdevies un jāatzīst, ka tā atsaucība starp cilvēkiem mēs nepaguvām, jo tā pasākuma ideja nāca tā ļoti pēkšņi Latvijas dzelzceļiem un bija tā, ka vajadzēja apmēram datumu, kad vēl nav augsts un kad vēl varbūt nav tāda lietas sezona un lai vēl varētu pagūt ārā to visu izdarīt. Un tas laiks varbūt mums nebija tik daudz, lai tā ļoti labi sagatavoties visiem, neskatoties pat uz to cilvēku atsaucība bija fantastiski liela, un mēs jau dalībnieku skaitā pārspējām pirmo Nordea maratonu. Faktiski pirmā Nordea maratona dalībnieku skaits bija mazāks nekā spēka dienai. Šeit bija aptuveni 5000 cilvēku, kuri visu dienas garumā pievilkās, un kopā tās bija 28,000 reižu pievilkšanās. Diezgan ievērojams cipars. Šī tradīcija turpināsies un nākamgad ir idejas un padomā arī, protams, uzlabot šos rekordus. Jā, un mēs arī nākamgad esam jau piekrituši Latvijas dzelzceļiem atkal būt par partneri šajam projektam un noteikti šis pasākums mēs apsolam būs 2 reizes lielāks, varbūt ne vietu ziņā, tad noteikti mēs izdarīsim visu, ko mēs varam no savas puses, lai piesaistītu varbūt arī šim pasākumam vēl vairāk tiešām cilvēkus un padarītu viņu vēl krāšņāk. Gada sacensību plānu mēs finišējām ar novembrī organizētajām aukārtes sacensībām šoreiz viņu komandām, un arī paralēli notika sacensības spēks no Latvijas dzelzceļa. Un jāsaka, ka mēs katru reizi organizējot šādu tipu sacensības mēģinām izdomāt kādus jaunus, interesantus, nebijušus noteikumus, lai arī dalībniekiem būtu interesanti, jo gadu no gada pielīties vienās un tās pašās, es domāju, nebūtu pietiekami intriģējoši. Un jāsaka, ka eksperiments izdevās, dalībniekiem patika, jaunieši pieteicās, un mēs solām arī turpmāk organizēt un rīkot sacensības, kuras būtu dažādas un interesantas. Un decembra sākumā īstenībā realizējām pirmo mūsu lielo projektu, faktiski Pasaules ielu vingrošanas federācijas projektu ārpus Latvijas robežām, uzrīkojot Maskavā kopā ar Krievijas organizāciju Workout 24 un Maskavas sporta ministrijas atbalstu uzrīkojām pirmo nāciju kausu komandām ielu vingrošanā, kurā piedalījās ASV, Ukrainas, Krievijas, Spānijas un apvienotā Baltijas valstu izlase. Un jāatzīst, ka no Latvijas startēja tātad Aleksandrs Ivaško ar Maksimu Paņzaļbergu, no Igaunijas startēja Makaras Turkovs, un no Lietuvas bija Deividas Smaiļs kopā ar Denisu Tomkutoni. Un jāatzīst, ka puiši ļoti labi sev parādīja. Pārspēt Ukrainu un Krieviju var teikt neiespējami, jo tie, kas ir redzējuši tos video, sapratīs, ka tas līmenis ir ļoti augsts, pie kam mūsu pušiem nebija īsti laika pirms tam satikties un atstrādāt kaut kādas super interesantas programmas. Mēs satikāmies vakarā tieši pirms sacensībām, un tas, kas taps, tas arī bija, bet svarīgākais tas, ka mēs ieņēmām mūsu izlasi ieņēma 3. vietu, es braucu tiesnesis arī. Tiesneši nevarēja balsot par savām izlasēm, un tas arī ļoti svarīgi, un jāatzīst, ka tas bija liels eksāmens vispār mums. Pasaules ielu vingrošanas federācija uzrīkot tik lielu mērogu pasākumu, protams, kopā ar Krievijas organizāciju, bet tomēr tas bija liels eksāmens, kur mēs izturējām, un jāatzīst, ka faktiski no nākamā gada Pasaules ielu vingrošanas federācija rīkos pirmo tādu pasaules kausu sēriju
posmus, kas būs Madridē, Zagrebā, Hamburgā, Taipei, Taivāna, Čeļabinskā, Krievijā, Ņujorkā, Oslo un superfinālu Rīgā. Superfinālu Maskavā, es atvainojos. Rīgā būs pasaules čempionāts ielu vingrošanā, centrālajā stacijā un ar Latvijas dzelzceļu un arī citu atbalstu. Faktiski Latvijas dzelzceļu bija tā ideja, ka vajadzētu uztaisam stacijas laukumā un, man liekas, centrāla fantastiska vieta. Tā būs vēl nebijusi pieredze, jo līdz šim mēs taisījām tādā slēgtā teritorijā Grīziņkalnā, kas bija vairāk tāda, zinām, ielu sporta veidu pārstāvjiem, tad centrālajā laukumā tur būs ļoti daudz cilvēku, daudz garām gājēju. Ja kāds vēl nezina par ielu vingrošanu, tad noteikti pēc tā pasākuma vēl liela daļa uzzinās. Man jāatzīst, ka gribu nomierināt uzreiz visus tos, kas padomāja, ka varbūt mēs aizmirsīsim par mūsu dzimto Latviju un par to, ka arī šeit ir kaut kas jāorganizē vai jādara. Jāatzīst, ka mēs no pāris puišu tādas draugu kompānijas esam pārtapuši par lielu profesionālu komandu. Un mums uz nākamo gadu plānojās paplašināt ļoti mūsu sastāvu. Būs cilvēki, kas atbildēs par Latvijas projektiem, par reģionālajiem projektiem, par starptautiskajiem projektiem. Un nestraucieties, viss interesantais un lielais ar katru gadu notiks vēl vairāk arī pašā Latvijā. Un aizvien vairāk pie mums brauks ciemiņi, aizvien vairāk mēs brauksim ciemos. Un Latvija nekādā mirklī nekur nebūs nekas mazāk, jo mēs mīlam mūsu valsti, mēs mīlam mūsu puikas un visu to labāko, ko mēs ar laiku un ar pieredzi iegūstam, mēs realizēsim tieši šeit. Vēl šajā gadā mēs veiksmīgi nofilmējām vairākus tādus ielu vingrošanas video kopā ar Latvijas sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Un šajos video piedalījās gan sportisti kā Raimonds Bergmanis, gan Karlīna Štāla, gan arī TV zvaigznes, kā piemēram Ketija Dambrauska, arī Andris Kivičs un Inters Buslovs bērni. Jā, grupēri, katrā gadījumā ļoti daudz, ar kuriem mēs nofilmējām šos video, un katrā mēs parādījām kaut ko viņiem, un katrā video savukārt šie cilvēki parādīja, kā viņi saprot ielu vingrošanu un sportu savā ikdienā. Un vēl arī paralēli filmējām mācību video. Ja pagājušajā gadā mēs uzfilmējām tādu mācību video, kas bija domāts iesācējiem, tad šogad jau nofilmējām video, kas domāts ir jauniešiem, kuri jau ir vingrojuši ielu vingrošanā un ir gatavi uzsākt kādu triku apmācību. Līdz ar to šis jau ir tāds sarežģītāks mācību video. Un paralēli arī mācību video meitenēm. Tā gan ir pirmā pieredze, pirmais video atsevišķi sievietēm. Un šos video ierakstījām 1000 kopijās DVD. Un ar Latvijas Republikas izglītības ministrijas palīdzību nosūtījām ļoti daudzām Latvijas skolām, lai var ņemt, iedvesmoties un ņemt piemēru. Un jāpiebilst, ka šokartas ielu vingrošanas mācību filmu šoreiz mums palīdzēja veidot jauns, talantīgs video veidotājs, producents Aleksejs Kelmans, kurš tiešām faktiski pārsteidza mūs ar to, ka pieteicās mums palīdzēt šāds projekts realizēt un arī fantastiski šo projektu realizēja. Un paldies Aleksejam, tiešām bija ļoti labs projekts. Jāatzīst, ka šajā gadā turpinām arī darīt to, kas ir tiešām jādara, jo viss sākās ar vidi. Ja grib, lai cilvēki vingro, tā teikt, viņiem vajag sākt ar pieaugšanās stieni. Un gan Rīgā, gan Liepājā, Pļaviņās, Nītaurē, Jūrmalā un vēl daudzās pilsētās uzbūvējām jaunas ielu vingrošanas laukumus. Ne tikai jau mēs paši, bet arī kaut kādi, pagasti un apdzīvotās vietas un vietējie aktīvisti, faktiski visi strādāja pie tā, lai šāds laukums uzbūvētu, kā arī atjaunojam ļoti daudz ielu vingrošanas laukumus. Tādējādi radot šo vidi un iespēju vingrot.
Ar to jau vairs nekāda atruna, nekāda atruna par to, ka nav laukuma. Ir Latvijā daudz vietas, kur vingrot. Par šo gadu ir noticis ļoti daudz, un mēs šajā video mēģinām atcerēties tos svarīgākos notikumus. Bet, protams, ja mēs stāstītu par visiem notikumiem, tad visticamāk jūs no garlaicības aizmigta vai arī neizturētu līdz galam, jo būtu ļoti daudz par ko stāstīt. Tāpēc mēs atstājam iespēju katram no jums, katram, kurš ir piedalījies un kuram ir kaut kāda saistība ar ielu vingrošanu, ar organizēšanu, pakavēties un atcerēties arī savu lomu visā šajā grandiozajā ielu vingrošanas kustībā. Jā, un manuprāt, un mūsuprāt, 2012. gads ir tiešām bijis ļoti veiksmīgs, un tikai un vienīgi pateicoties tam, ka mūs stāv klāt, mūs atbalsta, un tāpēc es gribētu tā teikt, pat ir vesels pat saraksts ar tiešām cilvēkiem un organizācijām, kas mums palīdz, un es gribu pieminēt katru, un es esmu pierakstījis to visu, lai neviens netiktu tā teikt aizmirsts, un liels paldies Okartei, Latvijas dzelzceļām, Adidas, Geto Family un īpaši Raimondam Elbokienam, kas tā teikt mūs atbalstīja. Paldies Aizsardzības ministrijai un Latvijas bruņotajiem spēkiem par atbalstu pasaules čempionātā, un īpaši gribu pateikt paldies Kasparam Tīmam, kas mums ar to visu palīdzēja tikt. Latvijas Olimpiskajai komitejai, Jurim Titovam īpaši paldies, un viņš arī mums kā tāds mazs sargīņdēls visu laiku stāvēja klāt. Un Rīgas doma pirmo reizi šogad pasaules čempionātam ielu vingrošanā piešķīra līdzekļus un palīdzēja viņu realizēt, un arī paldies Rīgas domai par to. Uzņēmumiem Autonoms un Diskomānija, kas arī mūs atbalstīja šajā gadā, un tiešām laikraksts Diena. Un personīgi gribu pateikt arī paldies Viesturam Kozilam, jau bijušajam laikraksts Diena vadītājiem, bet neskatoties uz to, ka vadība nomainījās, arī laikraksts Diena turpināja mūs atbalstīt, un arī milzīgs viņiem paldies, jo mediji ir svarīgi visā tajā, ko mēs darām, lai faktiski cilvēkiem pastāstītu par to, kur mēs ejam, kā mēs ejam un ko mēs gribam ar to panākt. Super FM radio koncernam liels paldies, jo gada sākumā meistarklases, kuras bija 10 Latvijas pilsētās, skanēja pa visām trīs radiostacijām tik plaši, ka tie, kas arī teica, ka neko nav dzirdējuši, tad visdrīzāk vienkārši nebija netīšām ieklausījušies radio reklāmai. Vai tas skanēja tik bieži, ka sāk laist garām? Tieši tā. Viesnīcai Meža parks par atbalstu pasaules čempionātā ielu vingrošanā, Rīgas valsts tehnikumam, tiešām par to, ka vienmēr mums palīdz ar telpām un ar visu, kas mums ir nepieciešams iekštelpu sacensību organizēšanai. Rimī Latvija mums palīdzēja pasaules čempionātā ielu vingrošanā pabarot neskaitām 22 bērni no 22 bērnu namiem bija apmeklējuši pasaules čempionātu ielu vingrošanā, un beigās visi tika pabarot, un tur visi Rīmī palīdzēja pabarot. Zin kā, ne tikai dalībnieki un šie bērni, tur man šķiet visi, kuri atnāca uz pasaules čempionātu, tika pabaroti un ar vairākām pat porcijām. Un biedrībai Knutstēlu un īpaši Jānimu Varavam, kas vienmēr stāv mums klāt palīdz un nekad mums neatsaka ar visu, ko mēs tiešām lūdzam. Juridiskajiem birojiem Glimsted faktiski vienmēr arī mūs jau atbalsta kopš 2011. gada, un liels paldies par to. Kā arī jāsaka, laikam, paldies īstenībā visiem pilnībā mūsu draugiem, radiem, cilvēkiem, kas mūs atbalsta, un katram, kas stāv laikam klāt visā, ko mēs darām, un visā, ko tic mums laikam. Liels paldies arī Ilmāram Munkevicam par šo filmas veidošanu un, tā teikt, draudzīgu atbalstu. Viņš piekrita burtiski dažu dienu laikā radīt šo filmu, lai mēs tiešām varētu 29. decembrī faktiski uz to atskatīties tādā kā pirmizrādē. Šis tad arī, varētu teikt, bija pēdējais, ko mēs vēlējāmies teikt šajā video. Tā kā šis ir tāds starpsvētku laiks, Ziemassvētki jau garām, un tūlīt jau svinēsim jauno gadu, un šodien svinam Māra dzimšanas dienu, tad ir pienācis laiks varbūt tādiem kā novēlējumiem no mūsu puses. Kas par?
Tas, ko noteikti es gribēju teikt tieši ielu vingrošanas sakarā, mēs katru reizi nofinišējam kaut ko, bet šis finišs vai šīs beigas ir kā jauns sākums jaunām aktivitātēm un pat varbūt ne jaunām, bet tām, kas turpinās. Un tātad, ja mēs to varam salīdzināt ar tādu sniega bumbu, tad tā kā iesākās vēlties, tad tā veļās, un es domāju, ka nākamajā gadā tā uzņems tādus apgriezienus. Un tāpēc gribās varbūt novēlēt gan ielu vingrošanas kustībai, gan arī katram no jums, lai jūsu dzīvē šie notikumi, kā tāda liela lavīna veļās, un lai jums allaž būtu interesanti dzīvot, un šī dzīve būtu piesātināta ar dažādiem notikumiem. Kā arī es gribu novēlēt visiem spēcīgu veselību, parastu cilvēku laimi, vairāk veiksmes un kā arī gribu novēlēt vienkārši sargiet sevi, savus tuviniekus un sargiet arī jūsu apkārtējos, jo nevienmēr, tā teikt, ir jāsargā tikai savējie, jo neaizmirstat to, ka katrs arī svešinieks, viņam arī ir savi savējie, un līdz ar to arī būsim iecietīgi, mīļi un mīloši pret apkārtējiem un apkārtni, un tiekamies 2013. gadā visās mūsu aktivitātēs, un liels jums paldies, ka esat ar mums!